Kad nepieciešamas zāles, atliek vien aiziet uz aptieku un tās iegādāties, bet vai kādreiz tev ir ienācis prātā, kā zāļu paciņa no ražotnes nonāk tavās rokās? Patiesībā tas ir ļoti apjomīgs un sarežģīts process. Lai nepieciešamās zāles vienmēr būtu pieejams un galu galā nepieļautu, ka kādu dienu aptiekās zāļu pēkšņi vairs nav, par to rūpējas Latvijas zāļu apgādes uzņēmumi. Viss sākas ar ražotni, kurā zāles tiek izstrādātas un saražotas. Pēc tam procesu pārņem zāļu apgādes uzņēmumi. Tie nodrošina iespaidīgu loģistiku un procesu kopumu, lai operatīvi un droši zāles nogādātu līdz katrai slimnīcai, aprūpes centram, aptiekai Latvijā, pat visattālākajos nostūros. Saņemot zāles no ražotājiem, tās tiek rūpīgi pārbaudītas. Pēc pārbaudes zāles tiek izvietotas un atbilstošos apstākļos uzglabātas noliktavās. Saņemot pasūtījumu no aptiekas vai ārstējošās personas, tiek nokomplektēta krava. Pēc tam zāļu apgādes uzņēmums kravu piegādā attiecīgajam saņēmējam. Preces nonāk aptiekā vai pie ārstējošās personas, vadoties pēc stingras kvalitātes kontroles procedūras. Zāles ir jānogādā noteiktā vietā, ir jāveic pārbaudi un uzskaita, kā arī ir jāidentificē pielāgotos apstākļos uzglabājamas zāles. Turklāt termolabilas preces ir iepakotas termosomās un tās ir jāuzglabā atbilstošā temperatūrā – 2 līdz 8 vai 8 līdz 15 grādos pēc Celsija skalas. Un lūk, tikai tagad aptiekas un ārstējošās personas var izsniegt tev nepieciešamās zāles. Savukārt produkcija, kas nav realizēta vai kam ir beidzies derīguma termiņš, zāļu apgādes uzņēmums paņem atpakaļ, lai to varētu drošā veidā utilizēt. Visā procesā tiek ievērota labas izplatīšanas prakse un rūpīga kvalitātes kontrole, lai katrā piegādes ķēdes posmā tiktu saglabāta nemainīga augsta zāļu kvalitāte. Papildus tam apgādes uzņēmumi pilda vēl daudz citu svarīgu funkciju. Novērš viltotu zāļu nonākšanu tirgū, pamatojoties uz stingru verifikācijas sistēmu, lai ikvienas iegādātas zāles vienmēr būtu drošas un būtu zināma to izcelsme. Organizē pacientiem individuālu zāļu sagādi, kas standarta aptiekās nav pieejamas. Sarūpē zāles dažādiem klīniskajiem pētījumiem, palīdzot atklāt arvien jaunus veidus, kā iedzīvotāji var uzlabot savu veselību. Novērš zāļu iztrūkumu, rūpējoties par dažādiem piegādes risinājumiem un alternatīviem ražotājiem, glabā slimnīcu krājumus un veic steidzams piegādes, kad vien to pieprasa slimnīcas. Zāļu apgādes process sākas no ražotāja, ražotājs piegādā preces mums, un tad mēs esam ķēdes nākošais posms, kas ir atbildīgs par to, lai zāļu kvalitāte saglabātos nemainīga, tāda, kādu to ir paredzējis ražotājs, un tam ir ļoti svarīgi vairāki aspekti. Mēs strādājam atbilstoši labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēm. Zāļu apgādes uzņēmumi ir kritiskas infrastruktūras sastāvdaļa, kas nodrošina valsts svarīgu funkciju pastāvēšanu, un primāri ir tieši zāļu un medicīnas produktu piegādes klientiem, aptiekām, slimnīcām. Un Covid-19 pierādīja to, ka ārkārtas situācijās var tikt slēgtas robežas un kravu piegādes var kavēties. Un šādās situācijās ir nepieciešams sadarbības partneris valstī, kas var nodrošināt valsti pārskatāmā periodā ar krājumiem un cilvēkiem nepieciešamām zālēm, medicīnas ierīcēm. Starp citu, vai zināja, ka Latvijas zāļu apgādes uzņēmumos strādā vairāk nekā 500 darbinieku, kas ikdienā apkalpo vismaz 1500 aptiekas un slimnīcas? Vēl iespaidīgāk, zāļu apgādes uzņēmumu piegādes transporta līdzekļi kopumā ikdienas nobrauc vairāk nekā 23 000 kilometru, lai katrā Latvijas aptiekā būtu nepieciešamās zāles. Turklāt zāļu apgādes uzņēmumi nodrošina valstī kritiski svarīgu un strateģisku darbu, gādājot par to, lai zāļu piegādes process nekad neapstātos, lai aptiekās vienmēr būtu pieejamas nepieciešamās zāles un lai ik viens Latvijas iedzīvotājs varētu saņemt sev nepieciešamo ārstēšanu.